Šodien mēs esam 5. Kurzemes biznesa fórumā, kura šī gada tēma ir mākslīgais intelekts 4. industriālā revolūcija. Mēs fórumu esam sadalījuši divās daļās. Pirmā daļa ir par izglītību, otrā daļa par uzņēmējdarbību, ar domu, ka pirmajā daļā mēs runājam vairāk par to, kā mākslīgais intelekts ienāk izglītībā, kā izglītība mainīsies mākslīgā intelekta laikmetā un vai kur paliks cilvēcība. Kā arī otrajā daļā vairāk par to, kā mākslīgais intelekts var palīdzēt uzņēmumiem audzēt produktivitāti, atvieglojot cilvēku manuālos darbus un ieviešot jau automatizētus procesus. Mākslīgais intelekts, tāpat kā mobilē telefoni, televizori, tā ir tehnoloģija, kas vienkārši nonāk mūsu ikdienā. Un jautājums, cik mēs esam gatavi tam, un manuprāt, Ventspile var izteikt kā piemēru, kas jau 4 gadus tam gatavojās, Ventspiles augstskolā gatavojot speciālistus mākslīgā intelekta jomā, un tas arī iedod to pamat bāzi. Ekonomikai pievienotā vērtība ir Eiropas mērogā mērojama triljonos eiro, kas ir ārprātīgi liels. Bet mēs, protams, arī no savas puses ļoti strādājam pie tā, lai radītu tieši šo vidi tādu, lai šīs tehnoloģijas pēc iespējas ātrāk varētu izmantot tie, kam tās var būt noderīgas. Skaidrs, ka publiskā sektorā tā ir viena no kritiskām spējām, kas ir jārada mākslīgo intelektu izmantot, un jau šobrīd izmantojam, jo tā ir vienīgā patiesībā atbilde šobrīd uz tiem izaicinājumiem, kas saistās ar produktivitāti valsts pārvaldē, ar birokrātiskā sloga mazināšanu, jo mākslīgais intelekts ir tas, kas to spēj izdarīt, nepalielinot cilvēku resursu valsts pārvaldē.